Rudens ir laiks, kad jāsasteidz pēdējie darbi, līdz zemi pārņems salas. Daži jau būs ievērojuši, ka publiskajā slidotavā Rīgas ielā 30 notiek būvdarbi, ko veic Sijā Limbažu ceļi. Pašvaldība šī gada budžetā ieplānoja 15 000 eiro slidotavas rekonstrukcijai un nolēma darbus veikt pa vairākiem posmiem. Šobrīd notiek laukuma pamatnes sagatavošana un asfaltēšana. Atliek vien gaidīt turpinājumu, laukuma apmales izbūvi un apgaismojuma sakārtošanu. Klāt ceturtdienas vakars, un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā tuvojas ikgadējā skolotāju diena. Ieskats Olimpiskās dienas aktivitātēs Limbažos. Bērnu dārzā Spārīte svinīgi atklāja jaunās nojumes. Ko deputāti lēma novada domes septembra sēdē. Limbažu mākslas skolai jauna direktore. Lielezera pludmale sezonas noslēgumā saņēma piekrastes balvu. Turpinām iepazīstināt ar jaunumiem Limbažu galvenajā bibliotēkā. Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. Jau šo svētdienu atzīmēsim ikgadējo skolotāju dienu un sumināsim visus pedagogus, kuri devuši zināšanas mums, mūsu senčiem, mūsu bērniem un turpinās tās dot arī visām nākamajām paaudzēm. Šajā reizē vēlamies īpaši izcelt Limbažu noda ģimnāzijas matemātikas skolotāju, 8. A2 klases audzinātāju un direktora vietnieci izglītības darbā Ēriku Bauni, kura šogad ieguva nomināciju Gada skolotājs. Viņa ir guvusi lielu cieņu gan skolēnu, gan arī skolotāju vidū. Pedagoga profesiju Ērika ir izvēlējusies nevis nejauši, bet gan apzināti, jo pati uzsākot mācību gaitas 1. klasē un redzot savu skolotāju, viņa guva pirmo priekšstatu, ka skolotājs ir skaists un gudrs. Un tad es domāju, tad, kad es izaugšu, es arī būšu tāda skolotāja kā viņa. Vai man tas izdevās, nezinu, bet tālāk nākošā skolotāja, kur man tā ļoti patīk, matemātikas skolotāja un klases audzinātāja Vija Miķelsona. Un tagad man jāsmējās un jāsaka tā, faktiski man tā šķiet, ka es dažbrīd viņu kopēju. Tad, kad ir tāda brīža, ka es nevaru saprast vairs, ko darīt, man liekas, neviens man neklaus, neviens man negrib dzirdēt, un es atceros, kā skolotāja Miķelsona darīja, un tad man liekas, es viņu kopēju. Ērika Bauni saka, ka par skolotāju nevis strādā, bet ka skolotājs vai nu ir, vai nav. Un viņa tāda ir, jo skolēnu mācīšana ir viņas sirdslieta un dzīvesveids. Nesatrauc arī tas, ka darba laiks ir no 8 rītā līdz 8 vakarā vai pat līdz 12 naktī. Man patīk tas, ko es daru. Un tad, kad daru to, kas patīk, tad tur laika ierobežojumi nav. Un arī nav tāda finansiāla ierobežojuma kaut kādu par to, ko es daru. Tad ir gandarījums, ja skolēns pēc stundas pasaka, skolotāji, paldies, stunda bija interesanta. Tad ir viela pārdomām, ja skolēni aiziet pēc stundas un saka, tā, es neko tur nesapratu, jo gadījumi ir visādi bijuši. Bet es tā domāju, kādreiz varbūt, ka ir vērts aiziet izdienas pensijā, kas tuvosies pēc nedaudz gadiem. Bet tad es domāju, nē. Tad, kad es ieraugu tādu 8A2 klasi, vai arī tie, kas nāk tagad 7, tad es saprotu, nē, vēl varētu daudz ko izdarīt. Bet droši vien, ka spēks pietiks, veselība arī pietiks un visa kā gana, lai to arī darītu. Izvēlēties matemātiku ir iedvesmojusi Ērikas matemātikas skolotāja, kuru vērojot ir bijis kauns kaut ko nezināt. Lai sagādātu skolotājai prieku, viņa pabeidzot 6. klasi, vasaras brīvlaikā bija iemācījusies no galvas ģeometrijas grāmatu 7. klasē. Un es saku paldies skolotāja Miķelsonai, ka viņa tāds piemērs ir bijis. Un tā ir viņa, kāpēc es tā izdarīju. Ērika Baune ar lielu aizrautību audzina 8. A2 klasi, un saviem skolēniem viņa ir vienmēr atvērta arī ārpus mācību stundām. Nevelti ir sakām vārds, dots devējam atdodas. Skolēniem audzinātāja ļoti patīk, un viņi cenšas apzināti nesagādāt viņai raizes. Ar viņu visu var sarunāt, kā tā sacīt. Viņi ļoti, viņi uzklausa, kad grib kādu viedokli pastāstīt, piemēram, stundās. Arī klases stundās matemātikās viss ir, ja vajag kaut ko pastāstīt vai kaut ko tādu, viņi uzklausa. Arī tā kā var runāt par to visu, un viņi ļoti labi skolotāji, labākā skolotāja. Mūsu skolotāja Ērika Bauni matemātikas stundu laikā vienmēr ir ļoti, viņai ir daudz dažādu mācīšanas metodas. Viņa
citreiz rāda mums prezentācijas un vienkārši arī no grāmatām pild uzdevumus. Nu, ir arī tādi gadījumi, ja mēs visi esam ieskaits uzrakstījuši slikti, viņi ir tik labi skolotāji, ka atļauj visiem uzrakstīt nākamās stundas laikā labāk. Mēs esam braukuši ar viņu ļoti daudzās interesantās ekskursijās. Es domāju, ka mūsu skolotāja Ērika Bauna ir ļoti laba skolotāja. Un viņa tieši šo balvu ir izpelnījusies tāpēc, ka viņai ir ļoti īpašas mācību metodes. Viņa māca diezgan stingri, bet tomēr ar savā ziņām atlaidēm. Un, līdz ar to tas nonāk līdz diezgan labām atzīmēm lielākajai daļai. Un, arī viņa māca tā, ka ļoti labi var atcerēties. Un, kā klases audzinātāja vienmēr viņa arī ļoti laba, jo viņa vienmēr piezvan uz mājām. Ja tu neesi viņu uztraucās, ja tu neesi bijis skolā vai tu neesi kaut kā. Un vienmēr palīdz, ja kaut ko nesaprot. Tā kā es esmu laimīgs, kad mums ir viņa kā klases audzinātāji. Audzināmā klase ir vienmēr tā klase, kas skolotāji pietur pie skolas. Un arī tā otrādāk, tā saite ir tāda, cik skolotājs jūtas piederīgs skolai, tik arī audzināmā klase. Es varbūt tādu kaitinošu teicienu saku tā, klase ir līdzīga savam klases audzinātājam. Un caur audzināmās klases skolēniem es tā kā uzzinu vairāk to skolas dzīvi. Ja man vajag kaut ko zināt, kas notiek jauns pasaulē, kas notiek informācijas tehnoloģijās, kas jauns limbažos, tad audzināmā klase ir tā kā atvērta grāmata, kur visu var uzzināt. Runājot par iegūto titulu gada skolotājs, Ērika izjūt gandarījumu, ka viņas ieguldījums skolēnu izglītībā ir ticis publiski novērtēts. Ilgus gadus viņa nostrādājusi Limbažu 1. vidusskolā un savu pieredzi turpina ģimnāzijā. Skolotāju kolektīvu Ērika vērtē kā tādu, kurā ir vērts atgriezties. Mēs tā kā esam katrs pats par sevi, bet tajā pašā laikā kopā skolēniem daudz ko mēs varam dot. Un tas, man liekas, ir tas svarīgākais. Nevar būt tik daudz ko viens otram, bet tieši ko skolēniem. Un mūsu skolā ir tāda skolotāja, kurš katrs varētu būt tas cilvēks, pie kura var griezties jebkurš no skolēniem. Es tā domāju, ka mūsu skolā ir visi tādi skolotāji. Ja sāksim par priekšniecību, tad jāsaka, vismaz, paldies Dievam, netraucē strādāt. Un uzticās skolotājiem, un tā kā šajā ziņā tāds pozitīvs moments, varētu teikt. Kā kolēģi, man liekas, ka viņi ķerta daudzām idejām, tādām diezgan, tādām racionāli, neteiksim racionāli, bet tādām pat pustrakām, teiksim tā, vairāk vai mazāk. Un viņi arī skolniekus tur iedabū iekšā, arī mūs mēģina skolotājs pa katru cenu tur ievilināt. Tā kā tādā ziņā viņi tiešām ir progresīvi skolotāji. Un droši vien tādēļ arī bērniem patīk. Man pirmā saskara ar Ēriku Baunu bija tajā brīdī, kad es vēl mācījos vidusskolā. Jo tad viņa bija jaunā skolotāja, un es vēl gatavojos tikai stāties augstskolā, un viņa bija tā, kas man palīdzēja tikt ar matemātikas uzdevumiem galā kursos jau. Tā bija pirmā reize, kad mēs satikāmies. Pēc tam vēlāk, kad es atnācu šeit strādāt, viņa bija jau paguvusi jau pastrādāt un pameklēt jau citu iespēju pastrādāt citur jau. Bet vēlāk atkal atgriezās atpakaļ, un viņa man kļuva par labu kolēģi un īstenībā arī diezgan tuvu cilvēku, kas palīdzēja varbūt man kā jaunam cilvēkam tikt galā ar klases un skolas lietām. Ko es varu pateikt par Ēriku? Laikam to, ka viņa ir tieša. Viņa noteikti pateiks to, ko domā tajā brīdī, bet pateiks par lietu. Nekad tā īpaši neaizvainojot varbūt un nenorādot uz kaut kādām senākām problēmām vai kļūdām. Kā vērotājs no malas, kurš skatās, kā viņi iet, kā viņi aizskrien, kā viņi atnāk, kā viņi darbojas ar bērniem. Man liekas, ka tā viņas ieinteresētība katrā ikvienā ir ļoti augsta, un tas katram skolotājam, pedagogam varbūt ir vissvarīgākais empātija, iejusties tanī skolniekā, tanī jaunajā cilvēkā, saprast to, ka viņam ir tiesības kļūdīties un palīdzēt varbūt šīs kļūdas kaut kā pārvarēt. Tā, man liekas, ir pats svarīgākā viņas kā pedagoga īpašība. Viņai jau kā matemātiķai piestāv būt racionālai, bet man patīk, ka viņa arī
arī savā darbā, savā rīcībā ir ļoti racionāls cilvēks. Ērika Baune uzskata, ka viņa iet nevis uz darbu, bet uz skolu. Tas nozīmē, ka skolēni un skolotāji ir ļoti liela viņas dzīves sastāvdaļa. Tuvojoties skolotāju profesionālajiem svētkiem, klases audzinātājai un kolēģei Ērikai Baunei tika veltīti daudz laba vēlējumu. Novēlēt skolotājām izturēt visu šo gadu ar mums, skolniekiem, un veiksmi. Es novēlētu skolotājai paciest mūs vēl šos dažus gadus. Mēs sākam laboties, un mēs arī tā turpināsim. Lai arī viņi vēl māca tikpat sparīgi tālākos gadus, un lai viņai neapnīk tas, ko viņa dara. Lai viņai ar tām trakajām idejām izdodas izaudzināt savu labu klasi, jo vispār viņai laba klase pašlaik arī, un es domāju, ka es gribētu vēlēt viņai veiksmi kā audzinātājai, kā matemātikas skolotājai ar savu tagadējo klasi. Laikam jau var vēlēt to pašu, ko visiem cilvēkiem, vispirms padomāt par sevi mazliet vairāk, un lai pietiek spēku un nesadeg tajā darbā. Vēlēt to, kas skolotājiem tad arī sagādā laikam vislielāko gandarījumu, un proti viņas skolnieku mīlestību un cieņu no viņa puses. Tā kā tas ir tas pats galvenais. Lai visiem pedagogiem skolotāju diena ir saulaina un piepildīta ar prieka un gandarījuma sajūtu. Šī diena reizi gadā ir veltīta vienīgi jums, tāpēc izbaudiet to. Izturību, prieku, dzīves prieku. Protams, visam pāri veselība un ticība tam, ko dara. Ticēt tam, ka viss ir labāk nekā tajā dienā varbūt izskatās. Ticība saviem spēkiem. Skolotāja dienā, tāpat kā ikdienā, novēlu visiem pirmkārt atcerēties, ka mēs esam ļoti svarīgi cilvēki, ļoti daudzu, arī ļoti svarīgu cilvēku dzīvē. Un ja arī kādu no šī brīža skolēniem mēs nespējam aizvest zināšanu ceļā tik tālu, cik mums gribētos, ir jāapzinās, ka kaut cik mēs katru no viņiem varam pavest uz priekšu, un tā ir mūsu lielā atbildība, cik ļoti mēs padomājam par to, lai katrs bērns katru dienu mājās aizietu mazliet gudrāks un labāks nekā no rīta skolā ieradies. Un zem šīs lielās atbildības nastas es novēlu nepazaudēt optimismu un vienkārši tā no sirds un ar azartu izdzīvot katru dienu, jo arī mūsu skolotāju dzīvē šīs ir mūsu dienas, citu dienu nebūs, tāpēc ir vērts no rīta līdz vakaram tās nodzīvot ar prieku, enerģiski un tā, lai nebūtu vienkārši jāgaida pensija, bet varētu teikt, jā, mums patīk strādāt skolā. Īsumā par 24. septembrī domas sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Domas sēdē izskatīja jautājumu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu 2 grāmatu izdošanai. Viena no tām ir Ritas Balodes grāmata, kas būs kultūra vēsturiska liecība par Limbažu kultūras nama darbu, amatieru mākslas kolektīvu vēstures veidošanos, spožām kultūras personībām un norisēm bijušā Limbažu rajona teritorijā. Otra grāmata ir Vedinas Valainas dzīves stāsts par darbu medicīnā un galveno mūža uzdevumu cīņu ar tuberkulozi. Dome atbalstīja Limbažu novada līdzdalību projektā Latvijas mazās gaismas pilis, piešķirot 450 eiro. Savukārt dalībai izstādē par 10 Latvijas izcilākajām bibliotēkām un dalībai katalogā tika piešķirti 550 eiro no rezerves fonda. Limbažu novada pašvaldība nākamā gada budžetā paredzēja līdzekļus skvēra, zāles un jaunās ielas krustojumā Limbažos labiekārtošanas skiču un tehniskā projekta izstrādē.
Vēl dome apstiprināja Limbažu novada pašvaldības nolikumu par Limbažu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību. Savukārt ēkai Pociema skola Katvaru pagastā Limbažu novadā tika mainīts lietošanas veids no skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas uz dzīvojamo ēku. Ņemot vērā to, ka ēka vairs netiek izmantot izglītības iestādes funkcijām, kā arī to, ka pašvaldībai trūks telpu pašvaldības funkcijas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, tika paredzēts minēto ēku izmantot sociālās mājas izveidei. Deputāti apstiprināja Limbažu novada pašvaldības grāns ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus Eiropas Savienības atbalsta pasākumā pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku apvidos. Katrā Limbažu novada pagastā tiks rīkota apspriede ar vietējiem uzņēmumiem par potenciāli rekonstruējumiem vai izbūvējumiem grāns ceļiem, un informāciju par apspriežu laikiem un vietu lūdzam meklēt Limbažu novada mājaslapā limbaži.lv, informatīvajā izdevumā Limbažu novada ziņas un laikrakstā Auseklis. Ar šiem un vēl citiem lēmumiem aicinu iepazīties Limbažu novada mājaslapā un Limbažu novada ziņās. Pagājušo trešdienu Limbažu 3. bērnu dārza rotaļu laukumā bija sapulcējušies bērni kopā ar savām skolotājām, lai svinīgā sarīkojumā atklātu jaunās pavasaru tapušās nojumes. Mēs kopā ar bērniem un vecākiem ļoti priecājamies, ka šovasar atkal mums ir jaunas būves. Tās ir 2 nojumes. Liels prieks, ka bērndārzā vispār katru gadu parādās kaut kādas jaunas celtnes. Līdz ar to bērniem ir iespēja izpausties, priecāties, dārziņš paliek krāšņāks, skaistāks. Nojums ir ļoti plašas, ja? Mēs varam nojumā iekšā dzīvoties un pat lietas gadījumā. Un šodien mums ir tāda svēta, ka ir nojums atklāšana. Saistībā ar to, ka ir arī 2 audzinātājām, kas šajā nojumē strādā, Daigai Ievai Birzgalei un Aldai Krastiņai ir 20 gadi kopā pavadīti vienā grupā. Un līdz ar to mēs esam priecīgi, ka mēs varam šos svētkus kopā atzīmēt. Pateicība pienākas arī bērnu bibliotēkai, kura bērniem ir uzticējusi savus vecos plauktus, kas jaunajās rotaļu telpās lieti noder. Bez tam vasaras sezonā ir sakopta arī pārējā teritorija, tāpēc bērnu dārza kolektīvs saka lielu paldies bērnu vecākiem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās visu grupu laukumu sakārtošanā. Ar šīm jaunajām un krāsainajām ēkām darbi nebeigsies, jo drīzumā tiks nojauktas arī pārējās vecās nojumes, un laukumu pamazām piepildīs citas jaunas celtnes. Rudeni mēs sagaidām ābolu noskaņās. Šogad ir ābolu gads, un mēs sagaidām ābolu noskaņās, un mēs arī rudendiņu svētkus iezīmēsim ābolos. Mums visas dekorācijas ir ābolos. Mācību gads jaunais ir sācies veiksmīgi, bērnu skaits apmēram līdzvērtīgs iepriekšējam gadam. Aktīvi nāk jaunie bērniņi, mazie bērniņi. Viņi ir priecīgi par visu, ko viņi redz, un veikli iedzīvojās, viss mums notiek. Un arī katrā skolas grupā ir kaut kādas aktivitātes jaunas, ir kādi jauni bērniņi. Šodien mums bija arī vides projekts, mēs par kokiem runājām. No Salacgrīvas mums bija skolotāja Inte, kura darbojās ar visu šo vidi. Un mēs ļoti cenšamies atbalstīt visādas, teiksim, zāo. Mēs cenšamies atbalstīt veselīgu dzīvesveidu, arī ēšanā. Un visā līdz ar to mums arī ābolu dienā būs ābolēšana visādos veidos. Organizējot šādus un līdzīgus pasākumus vai aktivitātes, bērnu dārzs vēlas padarīt bērnu ikdienu interesantāku, krāsaināku un priecīgāku. Galvenie vērtētāji ir paši bērni, tāpēc pedagogiem gandarījums par paveikto ir tad, ja mazajiem viss patīk un tie ik rītu uz dārziņu dodas ar prieku. Jaunais mācību gads Limbažu mākslas skolā ir sācies ar izmaiņām, jo skolai ir jauna direktore Indre Laura Lazdiņa. Viņa sevi uzskata par rīdzinieci līdz laikam, kad pabeigusi mākslas akadēmiju, jo vēlāk kopā ar ģimeni pārcēlusies uz Limbažu pusi.
Nu, lūk, un nonākot Limbažu pusē, tīri nejauši nonāca mākslas skolā strādāt, jo beidzis mākslas akadēmijā glezniecības katedru pie profesora Induļa Zariņa meistardarbnīcu un pēc tam maģistratūru pabeidzu. Un tā vienkārši strādājot šeit skolā bija zināms moments, kad veicu arī šeit direktora vietas izpildītāja pienākums un mācību daļas pienākums, tā kā bija saskārusies ar to, kā lai saka, virtuves pusi skolai, ja, ne tikai radošo. Lūk, nu, tad dzīve atkal apmeta loku, es nonācu Raunas malā. Pēc zināma laika ceļš Indru kopā ar dēliem ir atvedis atpakaļ uz Limbažiem, un mākslas skolas kolēģu uzrunāta, viņa nolēma pieņemt direktora amata vietu un savas zināšanas nodot tālāk audzēkņiem. Es pati esmu gleznotāja, un es kaut ko arī tā piemācos vēl klāt, ja, kas man tāda sirds lieta būtu, bet tā es esmu profesionāls gleznotājs. Ja, tā kā es tieši to mākslas specifiku, kas ir skolai vajadzīgs, kā šis process veidojās bērnam, kā viņš uztver, kas ir jāpanāk, ja, to es ļoti labi zinu. Limbažu mākslas skolā no 17. līdz 23. septembrim norisinājās akreditācija, kas bija kavējusies 2 gadus. Skola šobrīd ir izgājusi akreditāciju, par to es domāju, ka visi jūtās priecīgi, jo ļoti augstu komisiju novērtēja skolotāju profesionālās iespējas, radošos darbus. Ļoti patika bērnu darbiņi. Tas viss liecina par to, ka pedagogi zina, kā virzīt darbu un kā panākt ļoti jauku rezultātu no bērniem. Ja? Jo, lai arī bērniņi ir mīļi un radoši, viņi vēl ir tikai jāmāc, kā domāt, kā uztvert, un tā kā tā ir mākslas skola ar savu specifiku, tas nav vienkārši pulciņš, kurš darbojās, kam, protams, ir arī sava liela vērtība, ja, jo bērns var nomierināties, var izpausties. Mākslas skolas būtiska atšķirība ir tā, ka tā ir profesionāli ievirzīta iestāde. Ja, jo tas ir mākslas skola kā mākslas pamatskola, pēc tam ir mākslas vidusskola, un tie, kam vēlās domas, ja, nākotnē saistās ar mākslas akadēmiju. Pedagogu darbs ir virzīts uz to, lai bērni iegūtu kvalitatīvas pamatzināšanas. Tāpēc skolā tiek rīkotas skates gan semestra, gan arī mācību gada beigās, kā arī tiek veidoti projekti. Mums ir cerīga sastrādne laika gaitā bijusi vienmēr ar Limbažu mūzikas skolu, un šīs 2 mūzes ir tādas ļoti saskanīgas savā starpā, jo nevelti tāds iedvesmojošs sanskrita teiciens ir, kad krāsu vajag dzirdēt un skaņu vajag redzēt. Un tāpēc te ir tā ļoti tuvā mijiedarbība, gan tīri apziņā, gan arī reāli vieliski, ja tas dzīvē izpaužās, tas ir bērniem interesantāk un iedvesmojošāk, un tas noteikti palīdz viņiem atraisīties un aptvert pasauli kopumā. Jaunajā mācību gadā ir paredzētas pārmaiņas arī mācību procesā. Mēs gribam veidot projektus, kuram pieskarās dažādas ievirzes priekšmeti mācību gada procesā, un beigās to pasniegt kā tādu ļoti interesantu pasākumu, kuram bērni dzīvo līdzi gada laikā, tam gatavojoties, nu, un pēc tam tas nāk kā tāds skaists notikums. Jaunajā mācību gadā direktore novēl bērniem čaklumu un izturību, vecākiem nenogurt ikdienas rūpēs un mīlēt savus bērnus, savukārt skolotājiem dot savu pozitīvo pienesumu pasaulē. Kopš 1987. gada, atzīmējot Starptautiskās olimpiskās komitejas dzimšanas dienu un popularizējot veselīgu dzīvesveidu, septembra beigās vairāk nekā 200 valstīs notiek olimpiskās dienas. Arī Latvija ir šo valstu vidū. Piektdien laukumā pie stadiona pulcējās Limbažu un Salacgrīvas novadu skolu pārstāvji, lai būtu klāt šajā tradicionālajā sporta dienā. Katru gadu septembra beigās ir ļoti sportiska un nozīmīga diena, olimpiskā diena. Tā ir diena, kurā jūs varat izvingroties pēc sirds patikas, izcīnīt dažādas balvas un būt vienkārši fiziskā kustībā un palīdzēt savam ķermenim visas dienas garumā. Novēlu, lai jūsu šīs dienas tradīcija kādam kļūst par nopietnu treniņu, kādam par ikvakara krosiņu vai rīta vingrošanu vai izbraukšanu ar riteni. Lai jums šī diena kļūst
par spērienu, turpmākām sportiskām aktivitātēm. Olimpiskā diena sākās ar rīta vingrošanu, lai pamodinātu visus dalībniekus un sagatavotu tos turpmākajām dienas aktivitātēm, kā arī, lai parādītu, kā pareizi to padarīt par svarīgu dienas sastāvdaļu. Pavisam rīta vingrošanai, ko vadīja 3. vidusskolas skolniece Marta Kudule, bija reģistrējušies 906 skolēni no Limbažu un 110 no Salacgrīvas novada. Visā Latvijā 10 no rīta 348 vietās vingroja rekordliels skaits dalībnieku – 100 350. Laiks šogad bija ļoti labvēlīgs, jo, ja no paša rīta nedaudz smidzināja lietus, tad laikam bija mūsu vēlme vingrot bija tik liela, ka lietus pārstāja un pat uzspīdēja dažbrīd saulīta. Turmākās aktivitātes norisinājās 3 vietās – stadionā, sporta hallē un 3. vidusskolas sporta zālē. Stadionā jaunāko klašu skolēni sacentās skriešanā 300 un 400 metru distancēs. 300 metros savās klašu grupās uzvarēja Leonora Paulovska no Liepupes un Keile Čukure no Sākuma skolas, kā arī Niks Kalvāns un Hugo Krastiņš no 3. vidusskolas. 400 metru distancē nepārspēti palika Emīlija Rudzīte no Sākuma skolas un Alise Bušmane no Lādezera, kā arī Sandis Kalniņš no Salacgrīvas un Kristofs Zaļupe no 3. vidusskolas. Īsta jautrība un cīņas spars valdīja sporta hallē. Šogad mums bija stafetes uz piepūšamām atrakcijām. Pagājušajā gadā tādu vēlmi izteica ne tikai 1. un 4. klašu bērni, bet arī 5. un 12. Tad šogad mēģinājām šo viņu vēlmi realizēt, un visi varēja izmēģināt savus spēkus. Uz 2 dažādām piepūšamajām atrakcijām sacentās klašu komandas. Te netrūka ļoti veiksmīgu un netik izdevušos skrējienu, skaļu uzmundrinājumu un uzvaras prieka. Ar labiem rezultātiem varēja būt apmierināti visas komandas. Starp mazākajām klasēm pa 2 pirmajām vietām izcīnīja Limbažu Sākuma skola un 3. vidusskola. Šogad Olimpiskās dienas devīze Latvijā bija "Nevarīnies, piedalies", un tā tika veltīta olimpiskā sporta veida basketbola popularizēšanai. Protams, tas ir saistībā ar to, ka šogad Latvijā notika arī Eiropas čempionāts basketbolā. 3. vidusskolā norisinājās stafetes ar basketbola elementiem, kurā cīkstējās 5. līdz 12. klases. Stafetēs dalībniekiem bija jāparāda prasme piespēlēs, bumbas driblēšanā un metienos grozā. 10. un 11. klašu grupā te uzvarēja Limbažu novada ģimnāzija, bet pārējās 6 klašu grupās Limbažu 3. vidusskola. Sacensību starplaikā uzrunājām vairākus dalībniekus par sasniegumiem Olimpiskajā dienā un attieksmi pret sporta aktivitātēm ikdienā. Šodien mums gāja ļoti forši. Mēs ar klases man liekas, mēs varētu dabūt 2. vietu. Un atrakcijās ļoti smieklīgi. Mūsu stafets šodien bija lēkā pa batu un basketbola stafets. Man sporta stunda ir vismīļākā, jo tur ir jāsporto. Man sports mīļākais, tāpēc, ka mēs tur varam vingrot un spēlēt futbolu. Šodien bija ļoti forši, jo es skrēju lielo maratonu, bet viens man uzlika padeni. Un tad man tagad kājas sāp. Man patīk piepūšamās atrakcijas. Trenējos, kačājos un arī skrienu tā pa reizei. Es šeit skrēju 1 apli un es tiku 2. Es parasti skolā skrienu un spēlēju futbolu ar draugiem. Mēs skrējām uz pušamiem. Tur mums Daniels Petersens noskrēja pa pēdējo, un tad mēs zaudējām. Es šodien skrēju 300 metrus. Kā tev veicās? Labi, es biju atskrēju finišā 2. Likdienā arī skrāji, kaut skrieni kaut kas? Jā, es eju ārā ar draudzenēm un tur visu laiku ārā skraidu. Uz 1 vietu un uz 2 vietu. Man šodien ļoti labi gāja. Mēs basketbolā dabūjām 3. vietu. Nu, ko tu ikdienā, ko tu sporto? Spēlēju futbolu, var teikt, katru dienu. Man patīk sportot, jo tas tik forši. Man
mans skolā ir sports gandrīz katru dienu, un es jau pagājušo vasaru šeit biju sportot. Protams, visvairāk gaidīta bija Olimpiskās dienas apbalvošanas ceremonija. Pirmo 3 vietu ieguvēji skriešanā saņēma medaļas, bet pārējos sacensību veidos un klašu grupās dažādas sarūpētas balvas. Visvairāk 21 reizi uz goda piedestāla kāpa Limbažu 3. vidusskolas pārstāvji, 10 reizes sākumskolas skolēni, bet 8 novada ģimnāzijas audzēkņi. Liels paldies sponsoriem Limbažu novada pašvaldībai, Olimpiskam centram Limbaži un izlozēm balvas sponsorēja Latvijas Olimpiskā komiteja. Apbalvošanas noslēgumā novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ineta Zariņa izlozēja galvenās balvas basketbola bumbas. Pa vienai bumbai ceļos uz Lādezeru, 3. vidusskolu, Liepupi un Salacgrīvi, bet 2 bumbas izlozēja novada ģimnāzijas klases, savukārt biļetes uz VF basketbola komandas spēli nākošajā svētdienā ieguva Lādezera pamatskolas 6. klase. Kā jau ierasts, Olimpiskās dienas noslēgumā tās dalībnieki bija liecinieki kādam sportiskam priekšnesumam. Šoreiz ar dažu brīdi pat elpu aizraujošiem trikiem visus priecēja ekstremālā velo komanda Green Trials no Rīgas, kas ar saviem velo šoviem ir priecējusi daudzus skatītājus Latvijā un arī ārpus tās. Limbažu Lielezerā beidzoties vienai sezonai sākas nākamā, un katrā no tām norisinās sezonai atbilstošas aktivitātes. Arī šobrīd pašvaldības aģentūra ALDE turpina iesaistīties projektos, veikt un arī plānot turpmākās norises. 15. septembrī noslēdzās pludmales sezona, bet aģentūras darbs ar to arī nebeidzās. Sākās jauni darbi, ar ko mēs iesākam Limbažu Duņezerā, esam uzstādījuši informatīvo plāksni makšķerniekiem. Ne tikai makšķerniekiem, tur arī viss, jebkurš interesants var iegūt informāciju par ezeru, kādas vadošās sugas ir un makšķerēšanas galvenie nosacījumi noteikumi. Šādi stendi tiks uzstādīti gan Limbažu Lielezerā, gan Augstos Lielezerā, kas ir atbalstīts Zivju fonda projekta ietvaros. Dabas aizsardzības pārvaldē tika rakstīta vēstule, lai varētu izveidot Duņezerā piestātni, kā arī atpūtas namiņus, vaļējus, ugunskura vietas, laivu piestādi, šajām darbībām ir vajadzīgi noteikti tehniskie noteikumi. Dabas aizsardzības pārvalde būs arī, protams, rakstiska kaut kāda atbilde, bet mutiski pa telefonu sarunā mums viņa paziņoja to, ka īsti lielu atbildi viņa tur nesniegs, jo Limbažu Duņezers ir ielikts prioritārā sarakstā. Dabas aizsardzības individuālos noteikumus varēs izstrādāt nākamajā gadā par Eiropas līdzekļiem. Novembrī viņi iesniegs ministrijai, kur viņi izskatīs, lai deputāti varētu lemt par naudas piešķiršanu, vai būs prioritāte vispār dabas aizsardzības, individuālajiem aizsardzības noteikumu izstrādēm. Naudas tiks piešķirts arī ezera piekrastes uzturēšanai. Tas ir koku, krūmu attīrīšanai, upes tīrīšanām, viss, kas ir saistīts ar pašu ezeru uzlabojumiem. Jāatgādina, ka šī pludmales sezona tika aizvadīta zem zilā karoga, un apmeklētājiem bija iespēja izbaudīt gan lielisku ūdens kvalitāti, gan arī dažādas jaunas iespējas. Pludmalē mums katru dienu paliek ļoti daudz atstātas drēbes, zābaciņi, kurpes, čības, drieļi. To mēs nekad neesam izmetuši, vismaz mēnesi mēs viņus vienmēr taupam. Tā kā, ja vienmēr kaut kas ir pazudis, droši nāciet uz glābšanas namiņu, tur jūs viņus noteikti arī atradīsiet. Kā arī aicinu visus vairāk pieskatīt savas drēbes un promējot, pārbaudīt, vai neesat atstājuši kaut ko. Pludmales sezonu noslēdzam ar ļoti patīkamu notikumu. Vides izglītības fonda izsludinātais konkurss. Zilā karoga programma ietvaros. Saņēmām piekrastes labākās pludmales balvu. Protams, visas pludmales, kur ir zilā karogs, viņas visas ir skaistas un labas, bet tā kā mūsu atbalstītāji ir ļoti aktīvi. Tā kā šogad mēs 2. reizi esam saņēmuši šo balvu. Paldies visiem balsotājiem, aktīvistiem, kas iesaistījās, lai saņem šo balvu. Ja. Savukārt 24. septembrī Jānis Remes kopā ar novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Agritu Vītolu apmeklēja Vides izglītības fonda sezonas noslēguma semināru Ventspilī.
Vēnspilī seminārs norisinājās kopā ar citu vides izglītības pasākumu. Tātad tas jau bija Vēnspils kolēģa veikums, kur viņi iepazīstināja ar piekrastes zonas attīstību un bija uzaicinājuši arī ģeologu no Latvijas Universitātes, kurš pastāstīja gan par krastu eroziju, gan par krastu atkāpšanos, kas izrādās neesot viens un tas pats. Un mums, protams, kā iekšzemes pludmales pārstāvjiem, varbūt tas ne tik aktuāli bija, bet mēs varējām paskatīties un padomāt, kā tas būtu, ja, piemēram, mums būtu jāveido zilā karoga pludmale Skultes pagastā, Vārzās, kur arī nemaz nav tik nerealizējams mērķis. Tātad arī šo pludmali varētu pārveidot par zilā karoga pludmali. Tad būtu 2 šādas pludmales novadā. Un vēl no vides izglītības fonda parasti tiek dots apkopojums par iepriekšējo sezonu. Tātad ir veiktas pārbaudas vizītes, kuru laikā tiek pārbaudīts gan kā tiek ievēroti drošības nosacījumi, kāda ir pludmaļu tīrība, tātad vai ir savākti atkritumi un kādā veidā tiek nodrošināta uzturēšana. Tad limbažnieki šajā ziņā, kā teikt, īpašas aizrādījumus nesaņēma. Un attiecīgi arī ūdens analīzes, kas tika ņemtas sezonas laikā, tad uzrāda to, ka šī ūdens kvalitāte ir atbilstoša. Tātad drīzāk viņa ir izcila, jo zilā karoga pludmalēm ir jābūt ar izcilu ūdens kvalitāti. Un tātad arī ir iespēja nākamajā gadā pretendēt uz zilo karogu, tātad uz šo te nozīmīgo ekosertifikātu. Drīzumā jāsāk jaunā pieteikuma sagatavošana. Tā kā darbi rit uz priekšu un līdztekus visam norisinās arī sportiskās aktivitātes. Pašlaik pašā karstumā ir spinningošanas sacensības sudraba ceļojošais Alda Kaus 2015, kas noslēgsies 18. oktobrī Dūņezerā. Limbažu galvenajā bibliotēkā 2. stāva klasiskajā lasītavā par visiem piedāvājumiem atbild galvenā bibliogrāfe Inta Sokolovska. Viņa apmeklētājiem palīdz atrast nepieciešamo, kā arī piedāvā dažādas iespējas, kas pieejamas uz vietas. Šeit interesanti var izmantot 4 datora vietas, 2 individuālās darba vietas un grupu darba telpas. Pieeja datortehnikai un bezvadu internetam ir nodrošināta ar Limbažu novada pašvaldības īstenotā projekta publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā ietvaros. No grāmatu piedāvājuma šī ir klasiskā lasītava, kurā atrodas enciklopēdijas, ilustrētās enciklopēdijas, vārnīcas, ceļveži un pati vērtīgākā literatūra dažādās zinātņu nozarēs. Plašs piedāvājums ir mākslas, vēstures, literatūras zinātnes nozarē, valodu vārnicu piedāvājums un arī populārā ceļvežu sērija par valstīm. Tematiskajos plauktos piedāvā literatūru Ziemassvētkiem, Latvijai, kāzām, apsveikumiem, kā arī aforismus un atziņas. Šos izdevumus var izmantot lasīšanai uz vietas vai nakts abonementā, kas nozīmē laikā, kad bibliotēka ir slēgta. 2. stāva lasītavā ir izvietota arī latviešu un ārzemju autoru dzēja un literatūra angļu valodā. 2. stāvā ir izvietots bibliotekas novadpētniecības krājums, kurā apkopotas grāmatas un dažādu veidu un formātu izdevumi par mūsu novadu. Tematiskās mapes un Limbažu novada periodiskie izdevumi. Laikraksti Auseklis, Limbažu ziņas, Progress, laikraksts Liesma, kad Limbaži bija pievienot Valmieras rajonam, un arī laikraksts Padomju zeme. Kopiju veidā ir pieejami Limbažu izdevumi Auseklis, Limbažu ziņas, Limbažu ziņotājs un Limbažu vēstnesis, kas iznāca laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz 40. gadam. Šeit ir pieejami arī novadpētniecības materiāli, un bibliotēkas uzdevums ir visu šo bagātību savākt, apkopot, glabāt un piedāvāt citiem. Un tāpēc šajā reizē gribu aicināt skolēnus un studentus un arī visus pārējos, kam ir kādas ziņas vai veidoti darbi vai atmiņu stāsti par Limbažu novada vēsturi, cilvēkiem gan pagātnē, gan tagadnē,
dalīties ar šiem darbiem ar biblioteku. Un tādā veidā arī tas būs vairāk pieejams visiem citiem interesantiem. Vēl lasītavā ir izvietots Eiropas Savienības informācijas punkts un Eiropa Direkt informācijas centra Valmierā kontaktpunkts ar tematisku Eiropas Savienības informācijas piedāvājumu. Savukārt, ja jūs interesējoša grāmata neatrodas mūsu bibliotekā, to var pasūtīt no Latvijas Nacionālās bibliotekas. Mēs kopīgi izskatīsim jūsu pieprasījumu un grāmatu pasūtīsim starpbiblioteku abonementa kārtā. Šis ir bezmaksas pakalpojums, tomēr grāmata būs jāizmanto uz vietas lasītavā. Bet tā kā šobrīd mūsu telpas ir ļoti ērtas, skaistas, plašas, tad arī domāju, ka tas nebūs šķērslis. Otrā stāva lasītavā varat saņemt atbildes uz jūsu jautājumiem un tēmām, kas jūs interesē. To izpildīšanā izmantojam lasītavas krājumu, sagatavotās tematiskās mapes un abonētās datu bāzes. Visas bibliotēkā pieejamās datu bāzes ik viens var izmantot bez maksas. Jāpiebilst, ka tikko bibliotēka ir saņēmusi jaunu spēli par Eiropas Savienības tematiku Atrodi sevi Eiropā, ko veidojis informācijas centrs Valmierā. Līdz ar to spēlē ir iekļauti jautājumi arī par Valmieru. Spēle ir paredzēta sākot no 12 gadu vecuma, tā kā šī ir lieliska iespēja skolēniem un arī citiem pārbaudīt un papildināt savas zināšanas. Iepazīstināsim ar pasākumiem Limbažos un novadā no 1. līdz 7. oktobrim. Sestdien, 3. oktobrī, 14. Limbažu galvenajā bibliotēkā mēs lepojamies ar Limbažu talantiem. Mākslinieces Kristīnes Nuķes Panteļējevas izstādes Sajūtu rīts atklāšana un tikšanās ar geštalterapeiti, grāmatas No perfekcionisma uz mīlestību autori Elīnu Zelčāni. 13. Vidriežu Sajieta namā veco ļaužu dienai veltīts saviesīgs pasākums pagasta senioriem. 22. Pociema kultūras namā sezonas atklāšanas balle, spēlēs zeļļi, ieeja 4 eiro. Trešdien, 6. oktobrī, 10. Limbažu kultūras namā Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu izrādi bērniem Detektīvi Minioni, biļešu cenas 3 un 4 eiro. 19. Limbažu kultūras namā izrādes Gribu bērnu veidotāji Pannas teātris Limbažu skatītājiem piedāvās jauno izrādi, muzikālu dzīves spēli un romantisku komēdiju 2 daļās Kukulis. Biļešu cena 7, 8 un 9 eiro. Ceturtdien, 7. oktobrī, 10. Limbažu bērnu bibliotēkā radošā nodarbība Vai tu zini, kur tie mīt? Informatīvi attīstošā nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem par Eiropas Savienību un dzīvniekiem, kas tajā mīt. 16. Limbažu galvenajā bibliotēkā uz kārtējo tikšanos aicina novadpētniekus un vēstures draugus.